Jums patīk? Tev patīk Jā. vispār sarunāties Jā, intervijas? Jā? jā. Daudz tāds bijušas dzīvē? Baigi daudz nav bijis, bet vispār tur ir tīri. Es kādreiz arī, zinu, kā stāstu un atceros to un domāju, aiziešu pensijā, būs daudz laika. Varbūt, ka tomēr tas būtu tā vērts mazliet pa savu dzīvi atstāt pierakstus tādas, jo viņa bijusi gana interesanta. Tā. Es arī pats, kas stāstu, es tā tinu atpakaļ to filmu, man ir interesanti arī klausīties pašam, ko es stāstu. Tu labi atceries, tev labi atmiņas notikumus esi? Protams, tie, kas sanāk to labāk atceros, kā jau jebkurš cilvēks, kas nepaliek jaunāks. Bet jā, vispār ir tādas nianses, un viņām ir savs smeķis. Un drusciņi jau es esmu stāstnieks. Tā, jā. Mēs šodien tiekamies tavās mājās. Ko tev nozīmē šī vieta, tavas mājas? Tā faktiski miera osta. Tā ir vieta, kur baigi gribās, kur es jūtos labi. Un tas sākums ir tāds, ka es bērnībā esmu nodzīvojis, mēs 9 cilvēki dzīvojam 36 kvadrātmetros 5. stāvā. Un jau toreiz man likās, kad es izaugšu liels un kļūšu par varenu vīru, tad man noteikti būs pašam sava māja, kur man pietiks vietas, un kur, ja es negribēšu kādu berzēties, man vienmēr būs iespēja nomukt projām, un ka manā mājā būs tāda eglīte uz Ziemassvētkiem, ka es mazs puika būdams pastīšos uz augšu un galotni gan arī nevarēšu saskatīt. Un es šajā mājā pat tiešām viņa tā tika uzprojektēta, un es tādu eglīti esmu ielicis 3 stāvu augstumā. Un tā, ka bērnības sapnis ir piedzīvots. Un, protams, tagad tā māja ir sākta būvēt pirms 32 gadiem. Un šobrīd iespējams, ka es būtu daudz pieticīgāks, un tā, bet tas bija mans kliedziens pēc brīvības. Un tagad arī sēžot, pat kādreiz, ka es viens pats esmu šeit, es sēžu un es priecājos un saku, tas bija tā vērts noteikti šādu projektu realizēt, un es esmu šos 32 gadus esmu ar ļoti labām emocijām šeit nodzīvojis un turpināšu dzīvot šeit. Šī man ir darba diena māja, kurās es izguļos, lai varētu nākamā dienā labi strādāt, un brīvdienā man ir 2 citas mājas, kur mēs pavadām tālu projām no šejienes, no cilvēkiem klusumā. Tad tev ir tā vilkme pēc dabas klātbūtnes, kur nav vispār cilvēki. Jā, es tā kā mazliet bēgu projām no tās kņadas, no cilvēkiem. Man gribās klusumu, man gribās dabu, man gribās daudz svaiga gaisa apkārt. Un iespējams, klusums arī ir tas. Un man ir paveicies, ka man tēva dzimtā vieta Sēlijā ir tāda, ko mēs ar brāļiem esam pilnu rekonstrukciju uztaisījuši. Un tur ir absolūts klusums. Tur neviena skaņa no ārpasaules neienāk iekšā. Un otra ir Jūrkalnē, Labragā, kur atkal ir milzīgi plašuma un stāvkrasts un jūra un lielā jūra. Tur kā tie vēji, kas un vēji, jā, pilnīgi viss. Un tur ir garās pastaigas, gar jūru un mežā. Jā. Tas ir tas, kā es uzlādēju savas baterijas, lai varētu to nedēļu atkal pilnvērtīgi strādāt. Jā, bet šī ir vieta, kur patīk, kur man bērni ir izauguši, un viņi ir mīļi un jauki. Kā tu izvēlies uz kur pusi doties, kad tuvojas brīvdienas? Kas ir tās tavas iekšējās sajūtas? Drīzāk tā ir savstarpēja vienošanās, jo mēs esam 43 gadus kopā ar labāko cilvēku pasaulē, ko es esmu saticis un ar ko es dzīvoju kopā ar Ivetu. Un viņai, kad es biju iniciators tam Jūrkalnas projektam, un viņi diezgan pretojās sākumā. Kāpēc tik nopietni vajag un tā. Un tagad, kad viss ir gatavs un ir labs komforts tur, tad viņi ir pirmā, kas uz turienu brauc. Un tāpēc ir tā, ka 3 nedēļas nogales mēs mēnesī esam tur un 1 nedēļas nogale esam Sēlijā. Bet lieli attālumi vispār. Kas mūsdienās mašīnās. Bez tam tas laiks arī no vienas puses jau liekas, es dzīvoju Saukrastos un strādāju Rīgā. Tas nozīmē, ka katru dienu es 2 stundas pavadu pie stūres. Ja mēs braucam kopā ar Ivetu, mums ir liela iespēja to stundu runāt. Ja bija bērni mazāk, mēs braucam uz skolu, mums bija iespēja komunicēt ar bērniem. Ja es braucu viens, man ir iespēja savās domās domāt un izdomāt, un es nekādā gadījumā to neuzskatu par zemē nomest laiku. Tā ir zināma atpūta, tā ir zināmā mērā arī galvas sakārtošana un domu sakārtošana. Tu esi runātājs, ja tu tā pasauties? Es domāju, ka jā. Es neesmu klusētājs.
Bet, protams, kā man šefs Bita savā laikā teica, Jāni, atceries, tev nekad nav bijis nepatikšanas, kamēr tu neesi mutu atvērs vaļā. Mēģināsim šodien izlīst uz nepatikšanām cauri tam visam. Es gribētu atgriezties vēl tajā 35 kvadrātmetrus lielajā dzīvoklītī, kurā jūs dzīvojat. Tu minēji 9 cilvēki. Tas nozīmē, ka tu nāc no daudz bērnu ģimenes. Jā. Es esmu vispār dzimis Mežparka puika. Man tēvs bija Mežparka skolas direktors un mamma bija skolotāja tajā pat skolā. Mums bija dienesta dzīvoklis 3. stāvā virs skolotāja istabas, bet tur es tikai pirmo dzīves gadu nodzīvoju, ko es neatceros. Un tālāk mēs dzīvojam Pededzes ielā, tāda interesanta ieliņa ir, kurā bija tikai 2 mājas. Bija 2. numurs un 4. numurs, un vairāk nebija tajā ielā mājas. Un es dzīvoju 4. numurā, 5. stāvā, 36 kvadrātmetru dzīvoklītī. Jā, es esmu 6 bērnu ģimenes, 5. jaunākais dēls, tikai māšeli jaunāka par mani. Un līdz to viss tā dzīve ir bijusi mazliet tāda sacensība. Nu, man bērnībā bija jāizaug tikpat lielam, cik brāļi jau, kas ir lielāki par mani, jā. Un jā, man bija jānonēsā viņu džemperīšu un apģērbi, un vienīgais man ar apaviem paveicās, jo es ļoti ātri 2. vietā pēc apavu izmēra iekļuvu, un līdz ar to man nebija pārējo brāļu apavu jānēsā, viņiem bija mazāks kāja nekā man. Un jā, tā bija saspiesta apstākļi, un protams, man gan tēvs, gan mamma bija skolotāja visu mūžu, un nevarētu teikt, ka mēs peldējāmies līdzekļos tajā laikā. Un tas varbūt arī viens no iemesliem, kas man ir dzinis par to, ka es negribu nekad piedzīvot to sajūtu, ka pēdējā nedēļā pirms algas dienas tā kā gribās ēst un tā kā īsti nav. Tik daudz, kā gribētos. Es tev tieši gribēju jautāt, ja tu arī dalījies ar savu stāstu par to, kā tev gāja Maskavā, pēc tam Kanādā. Nu, ka tas tavs iztiks minimums tur bija stipri ierobežots. Varbūt tu vari vēlreiz izstāstīt, lai Armands arī dzird. Jā, kad tu pateici Maskavā. Maskavā, ko tu tur darīji Maskavā? Tātad 3 gadus es nostrādāju Maskavā. Tā saucās klīniskā ordinatūra ķirurģijā. Tā ir augstākā vieta, ko tu vari aizbraukt uz lielākajiem centriem. Un tā bija Padomju Savienības vislielākais mikroķirurģijas centrs. Jā, es tātad beidzu šo klīnisko ordinatūru, un pie viena es arī aizstāvēju un veicu savu zinātniskās disertācijas darbu un aizstāvēju arī zinātņu grādu. Līdz ar to es 3 gados Maskavā izdarīju 5-6 gadu projektu un atgriezos tātad ne tikai zinošāks, gudrāks un varošāks, bet arī ar zinātņu grādu. Un tas bija laiks, kad mana sieviņa ir ginekologs akušieris, un tāda faktiski mēs bijām precējušies, mums bija dēliņš, un mēs vienojāmies, ka viņa necelsies uz Maskavu pie manis, ka es labāk reizi mēnesī uz dažām dienām atlidošu uz Latviju, kas, protams, nebija tas varbūt vieglākais jaunai ģimenei posms, bet mēs salikām prioritātes kopā, un mana sieviņa atbalstīja un saprata šai jautājumā mani, un tā mēs dzīvojam. Jā, un tā iespēja bija tāda, ka tāldziņa bija 110 rubļu mēnesī toreiz. 25 rubļi no tā aizgāja avio biļeti, lai tiktu turp un atpakaļ no Maskavas. Par to pārējo naudiņu vajadzēja samaksāt par to kopmītu un vēl kaut ko paēst. Un, lai paēstu, tad es no Latvijas ņēmu līdzi rupmaizi vai salckābmaizi, kečupu un majonēzi, un tā vakariņas un brokastis man bija tādas. Un pusdienās tad vienu silto ēdienu es paņēmu, kas bija vai nu 4 cīsiņa siltiem zirnīšiem, jo toreiz maizi varēja ēdnīcās pa brīvu, par to nebija jāmaksā par rupmaizes ķieģelīti. Un pārdienās es pelmeņus pa 37 kapējām ēdu, un man tauku galīgi nemaz nebija. Man bija ribiņas un izspiedušās, un man plāna ādeņi pāri. Bet kas bija interesanti, ka es neraugoties uz tādu pieticīgu varību, ka es vienalga saglabāju savu sportisko formu un es neslimoju, kas ir pārsteigums. Un arī pēc tam Kanādā es ar stipri ierobežotiem līdzekļiem, tad man bija pirmo mēnesi, es nodzīvoju $2,4 diennaktī ēšanai, vēstuļu rakstīšanai un telefonu sarunai un transportam kopā. Un man Kanādas draugi saka, ka mans rekords vēl joprojām esot nepārspēts. Pēc tam, protams, es dabūju labus darbus, apmaksātus darbus, un es varēju atļauties jau daudz labāk dzīvot un strādāt. Bet jā, tā bija. Un šis ir palicis atmiņā tāds, ka jā, es gribu nokļūt tur, kur es gribu, lai man nebūtu jādomā, cik maksā degviela vai biļeti uz turienu nokļūt, un tāpat es negribu izjust to sajūtu tad, kad tev gribās ēst, un tu īsti nevar atļauties.
Bet kā tu domā, ko tev iemācīja tas, ka tāds daudzbērnu ģimenes pieredze? Jo tas ir tomēr citādāks stāsts, ka jūs esat daudz kopā un kas ir tās vērtības, varbūt, ko tev tieši tavs ģimenes stāsts ir dzīvē? Es domāju tas, ka man kā jaunākajam dēlam, protams, man bija lielākie brāļi, kas bija sportisti vai brālis Dainis, tas mūzika nodarbojās arī paralēli, viņi izauga par ķirurgiem un man bija uz ko tiekties. Bet tādā daudzbērnu ģimenē tas, ka tu neesi luteklītis, ka tev ir jārēķinās arī ar citiem. Un visās jomās tev jārēķinās arī ar citiem. Un ka tā ir maza komandiņa. Kurš cits par citu arī pastāv, ja Protams, jā. Bet kāds tu biji? Vai tu biji tāds špīcbuks, vai tu biji tāds, kurš izmantoja savu mazā brāļa statusu? Es varbūt biju drusku neveiksminieks ar to, ka es diezgan daudz pavadīju laika medicīnas ārstniecības iestādēs. Un tā bija iespēja, kā es... Un tas bija viens no argumentiem, ja, kā es to medicīnu iepazinu. Jo pamatā es uzskatīju, ka mediķi slikti cilvēki, jo viņi vienmēr man darīja pāri, viņi man darīja sāpīgi. Un nāca studenti bari, un tie dakteri rādīja un spaidīja man, un vienmēr tas bija nepatīkami. Viņi darīja sāpīgas procedūras, viņi dūra pirkstos, vēnās, viņi tur zondes bāzi iekšā, un man kuņģi, un tas ir palicis tā. Un tas varbūt viens no argumentiem, gan tas, ka man brāļi, es taču neesmu stulbāks, viņi izmācījās pārsiem, kas es nevarēšu beigās. Un otrs bija tas, ka man likās, ka es tomēr baigi no tās otras puses varēšu labāk saprast to, kādam būtu jābūt ārstam. Ka tu vienmēr tā paskaties no tā pacienta, kādu konsultāciju tu gribētu saņemt, kādu informāciju tu gribētu saņemt, cik draudzīgs tu esi vai tieši otrādi uzpūtīgs un nepieejams pret to pacientu. Un saprast par to, ka sāp un ka tas ir nepatīkami un ka darīt to, lai tam cilvēkam būtu patīkami un mazāk sāpētu vai nesāpētu. Tev bija veselības problēmas, ja kā? Es biju mazs un slimīgs puišaus, un tur bija visādas vainas, un man liels paldies manam brālim Valdim, ja, ka pirmkārt viņš bija garš, viņš bija stalts, viņam patika meitenes, un meitenēm viņš patika. Un viņš bija sportists, un viņš katru nedēļu braukāja pa sacensībām. Viņš bija ideāls, kā vīrietis, kā puika, kā brālis, ja, kā uz ko tiekties. Un es biju salīdzinoši maziņš un vārgs. Man neļāva ēst ceptu, man neļāva ēst taukaini, man neļāva ēst to un to un to. Un faktiski tas, ko man atļāva tie daktari ēst, bija ļoti mazs racions, kas pamatā viss bija negaršīgs. Un tā vienā reizē es ar sāpošu ēderiņu sēdēju uz palodas savā 5. stāvā, un brālis Valdis pienāca klāt un prasīja, ko tu atkal tāds bēdīgs? Es saku, ir slikti, un sāp man atkal slimnīcā liks iekšā, vai sanatoriju sūtīs. Un tie bija kādi gadi, 13, 14, un viņš saka, paklau, bet ja tev tik slikti ir, un tāpat tu vārgulis, un tu ātri nomirsi, tad varbūt vienā reizē neklaustos. Daktari, pamēģini, normāli, aizējam, iedzeram alu, apēd kārtīgi ceptu karbonādi tur un ceptus kartupeļus un kaut ko tādu, un tu izbaudi vismaz kādu reizi to visu, ko te neatļauj. Es pamēģināju, paliek daudz foršāk. Un ja pirms tam bija tā, ka es zināju, ja piemēram es skrēju pakaļ trolejbusam, un tas trolejbus redzēja, tas vadītājs spogulītī, ka es skrienu pakaļ, viņš aiztaisīja durvis un aizbrauc projām, un es stāvēju Pietras vietā un es raudāju. Es poliklīnikā sēdēju rindā, es biju tik kautrīgs, ka es kautrējos paprasīt, kurš ir pēdējais rindā, bet es paskatījos, kurš ir pēdējais atnācis un turējos. Un ja kāds aizlīd garām, es nevis aizrādīju, ka viņš man aizlīdis rindā garām, bet es sēdēju un raudāju par to, kāpēc tas cilvēks tā aizlīd man garām. Un tad es nomainīju, pamēģinot, ko nozīmē apēst kaut ko garšīgu un ceptu un tādu, es arī sāku teikt cilvēkiem, kā es jūtos, vai kā es, lai viņi man nedara pāri. Un tad es sapratu, ka, ja es uztraukšos un raudāšu, ka trolejbus aiziet projām, man sāpēs vēderiņš, un man atkal liks slimnīcā, man atkal būs slikti. Un es izmainīju, lielā mērā šo te filozofiju pret dzīvi, un, kā redzat, es vairs neraudu. Es daudz runāju.
Es tavam dēlam arī jautāju, viņam tādas varbūt pirmās bērnības atmiņas, kuras viņš atcerās, tādas apzinātās atmiņas. Jā. Tu esi par to domājis? Kas ir? Jā, man ir no medicīniskā viedokļa absolūti nesaprotams, bet man ir pilnīgi spilgta aina, ka tanī brīdī, kad mēs ievācamies tanī 36 kvadrātmetru dzīvoklī, es atceros, ka man tētis nesa klēpī, ka es biju viņam uz rokām plecu augstumā. Mēs gājām pāri pagalmam, mēs redzējām to māju svaigu uzbūvēto, mēs gājām pa trepēm augšā, mēs iegājām mūsu 3 istabu dzīvoklī. Es atceros, kādā krāsā bija sienas visās istabās, un tur nebija nevienas mēbeles. Un tētis teica, ka te mēs dzīvosim. Tas ir gada vecumā. No medicīnas viedokļa tas nav iespējams gada vecumā atcerēties kaut ko tādu. Bet es to atceros, un es varēju nosaukt tās krāsas arī istabā, kādas viņas izskatījās. Un pēc tam nākamās visdrīzāk jau tomēr ir apmēram 3, 4, 5 gadu vecumā tās atmiņas un tādas, kas saistītas gan ar to dzīvi pagalmā, gan blakus bija Ozolaina kalna, ragaviņas un slēpes un visādas rotaļas un kaimiņu puikas. Kā tu teiktu, kas ir tavs bērnības smarža? Laikam jau mešs. Jo mēs ļoti bieži gājām cauri. Tātad man tēvs un mamma piestrādāja pa vakariem Mežparka bērnu slimnīcā, kas bija pie Saules dārza. Un mēs dzīvojam Ozolainē, tas ir pie Skaja tagadējā, tanī vietā. Un vecāki, lai taupītu naudu, viņi gāja kājām cauri kapiem uz turienu. Un ļoti bieži mēs arī gājām pretī vecākiem vakarā uz turienu, lai ceļš tā kā tumšs jau bija. Un līdz to tur ļoti daudz bija priežu, ļoti daudz bija šī meža smaržas no turienes. Tā kā visdrīzāk. Un nākamais, jā, ka tiklīdz kā es kļuvu skolnieks, tā es visas vasaras pavadīju Sēlijā pie tēvmās un vasaras darbos. Jā, tad no sākuma es lauku brigādē strādāju, pēc tam es zirga grābekli, pēc tam es ganīju govis un beigās es slaucu govis. Es biju mājiņu slaucēju kopā ar brāli. Un visus tos 3 mēnešus mēs nostrādājam tur. Un tur šī te dabas un siena un zāles smarža, kas ir palikusi atmiņā, tā smaržoja bērnība. Kā tev šķiet, ko tev varbūt arī dzīvē ir devusi tā pieredze, kas tev bija, ka tu varēji pat govis slaukt? Tagad arī domājot par savu tagadējo dzīvi, ko tev tas... Redz, nekas jau nenotiek nejauši, jo tā tad govs slaukšana un darbošanās ap govs pupiem. Tālāk tā vieta Sēlijā, kur mēs dzīvojam, tas ir Dvietas Palieņu pļavu dabas liegums. Tieši cauri pagalmu vidu mums iet šī lieguma teritorija. Un tās vietas, kas pavasarī, kā atbūde nāk, kad tas ūdens līmenis ceļās augšā, tad virs ūdens līmeņa paliek tikai tās augtās salas. Un tur bija Putnu sala, tur bija tāda sala, un mūsu sala bija Pupiņu sala. Un man uzņēmumu 92. gadā valsts notārs Pupaini reģistrēja. Un manas, protams, ka lielākais dzīves veikums tas, ka es lielu daļu no savas dzīves arī ekonomiskās puses varēju sakārtot un savas ambīcijas operējot tieši sieviešu krūtis. Tā, ka nekas nenotiek nejauši dzīvē. Domājot, piemēram, par to nākotnes profesijas izvēli, vai tev bija bērnībā kaut kāds arī šaubas par to tavu ceļu veļamo, vai tev bija tā pārliecība? Nē, man nebija pārliecība. Tātad man paveicās, es esmu 49. Vidusskolas skolnieks no 1. līdz pēdējai dienai. Un mana klases audzinātāja Birute Bārda, viņa interesanta sieviete to, ka viņa 1. klasē, 1. dienā, kad mēs satikāmies, iedeva burtnīciņu, kurā bija jāieraksta iekšā, pa ko es dzīvē gribēšu kļūt 3 profesijas un pa ko es negribēšu dzīvē kļūt. Un katru gadu viņa nāca un deva atkal ierakstu. Viņa iepriekšējā lapā aizlīmēja ciet un deva nākamo ierakstu katru gadu. Un tad, kad mēs beidzām skolu, viņa atdeva tās kladītes atpakaļ. Mēs varējām izlasīt to, ko mēs katrs esam ierakstījuši pašiem. Man ļoti ilgi bija, ka es nekādā gadījumā negribu būt cilvēka ārsts. Man bija veterinārārs, man bija autobusu šofers, ko es arī tādu braucot uz Vāciju, pelnot naudu, esmu piepildījis šo te sapni, man bija visdažādāk. Es gribēju būt meža saimnieks, es gribēju būt veterinārārsts un tādu.
Un es negribēju būt ķīmiķis, jo man brālis bija ķīmiķis, un es pēc tam mācījos ķīmijas klasē, un kas man, protams, ļoti noderēja dzīvē šīs zināšanas. Un pēdējos 3 gadus, laikam, vidusskolā man bija ārsts, bija 1. vietā. Un tā nu sanāca dzīvē, ka es 1. gadā neizturēju konkursu un netiku ārstniecības fakultātē iekšā. Un tad es aiz spīta teicu, ka es nevienu sekundi nemācīšos, es iešu uz Politehnisko institūtu papildus uzņemšanu un stāšos ķīmiķos iekšā. Un rezultātā mediķos es neizturēju konkursu 1-3, bet ķīmiķos es izturēju konkursu 1-7. Tātad viena teicamniece ar zelta medaļu, kas bija beigusi, tā bija tikai labāka par mani, un es biju 2. vietā no tiem, ko uzņēmu. Un es nomācījos, un Politehniskā institūtā viņi ar ļoti lielu lepnumu izturās pret tiem, kas noliek pie institūta rektora ķīmiju uz teicamu. Un es biju viens no tiem, kas nolika uz teicamu, un rektors izsauca uz privātu pieņemšanu, un, kā ķīmijas nākotne, un es viņu apbēdināju un teicu, ka es ņemšu dokumentus laukā. Un, diemžēl šis sapnis, ka es esmu tikai tāpēc, lai izvairītos no iesaukšanas armijā, esmu atnācis šeit, lai papildinātu ķīmijas zināšanas. Un viņš teica, bet tu saproti, ja izņemas dokumentus laukā, mēs te nevarēsim 2. kursā ņemt tālāk un tādu. Un tad es teicu, nē, es noteikti tikšu iekšā un savu solījumu izpildīju nākamā gadā. Jā. Bet cik tev vispār liela klātesoša tavā ceļā uz mērķi ir spīts? Ļoti liels, jā. Ja man kaut ko vajadzēs, es zarnas izlaidīšu, lai to panāktu. No tāda viedokļa man draugi arī, kas man pazīst, ja, viņi arī to ir uzteikuši, ka forši, ka es neesmu mēģinājis iet uz lielo sportu, jo es būtu sabeidzis sevi taisnais šī spīti, lai parādītu par to, ka es taču to varu izdarīt. Tas ir ļoti liels dzinuls man. Un otrs arī, kas ir interesanti, ko es pats domāju, daudzi, piemēram, cenšas sacensties tāpēc, lai viņš būtu labākais. Es no bērnības, iespējams, ka arī tā bērnības bagāža man ir vienmēr devusi tādu, ka es nekad nebūšu labākais. Bet man ir baigais prieks par tiem, kas paliek aiz manis, un ja vairāk viņi paliek, jo man lielāks prieks ir. Un tā dažkārt ir bijis, ka es tieku līdz tam, ka es esmu pirmais un vispārējie palikuši man aizmugurē. Pieminēju to sportiņu. Mēs, piemēram, runājām ar Ansi, un viņš stāsta. Viņš tur skaitoja, brauc ar BMX-u, brauc ar slēpēm, ar dēli, pēc tam labi rallijas vēl, vienkārši ūdens sports dažādi un tā tālāk. Bet tev arī, cik es saprotu, tas sports ir bijis klātesošs. Jā, tātad es sāku, pirmais sports, kas man ļoti patika, bija motocross. Un es trenējos, un man nepielaida pie pirmajām sacensībām, jo ģimenes ārsts, terapeits toreiz saucās, viņš nedeva atļauju veselības stāvokļa, es drīkstētu piedalīties sporta sacensībās. Tas man ļoti sarūktināja. Nākamais es mazliet riteņbraukšanā pamēģināju, un atkal atdūrās pret to, ka mediķi neieteica man tādas slodzes slikt virsū. Un faktiski tas arī bija nobeigums. Izņēmums varbūt bija tad, kad mēs ar Ivetu vienojamies, kad es viņu bildināju, tad es teicu 2 noteikumi. Es nekad nenēsāšu laulības gredzenu, un tu neiebildīsi, ja es autorallijā startēšu. Viņa apsolīja, autoralliju es nepiepildīju, bet es ar prieku sekoju līdz dēlu panākumiem, kad viņš to darīja un atbalstīja viņu, un laulības gredzenī es 2 reizi mūžā esmu uzvilcis. Un to mēs vienojamies. Iemesli, kāpēc? Nē, man kā ķirurgam, ja tev dienā ir 7 reizes jāmazgā rokas, un tad siet pie maskas vai likt uz izlietnes, un tad es redzu, kā kolēģiem iet, un daudziem tā viņi krīt izlietnē, un otrs, es strādāju mikroķirurģijā, ka mēs ļoti bieži palīdzējām cilvēkiem, kuri to gredzenu bija aizķērušies, vai tur aiz naglām, vai sētām, vai vēl kaut kur norauž pirkstus nost, un man tomēr gribās savu karjeru beigt ar 10 strādīgiem pirkstiem, nevis kādu ievainot, un tāpēc. Pastāstiet varbūt par to ceļu līdz, kurš bija tas brīdis, kad tu saprati tieši to savu visu? Jā, vēl no tām bērnības profesijām. Viena no profesijām bija aktieris, ko es pieļāvu. Jo mums skolā ik pa brīdim bija kaut kāda tur jāuzved uzdevumu un kas, un man tā kā tīri labi tur ar tiem dzejolīšiem un ko padevās. Un faktiski tas ir arī sapnis, kas arī tagad manā dzīvē ir dažkārt es konstatēju, man ļoti daudz meistarklases vadījis dažādās pasaules vietās. Man liekas, es vienā brīdī saskaitīju, ka 135 laikam bija meistarklases, ko es ārpus Latvijas esmu vadījis.
Un tad daudz ķirurgi sanāk, lai klausītos un mācītos no tevis. Un viens no tādiem gadījumiem bija, piemēram, ka man uzaicināja uz Ķīnu, kur zālē 4000 plastikas ķirurgi, no kuriem es pieļauju, ka liela daļa bija veiksmīgāka un gudrāka par mani. Un tu esi tas, kas uz skatuves ar savu lekciju, tātad viņiem stāst savu pieredzi un māca, un tev jābūt gatavam arī uz jautājumiem. Un tāpat laikā ir viens cilvēks no Eiropas atsūtīts, kas uzstājās pirms manis. Viņš ir perfekts. Viņš ir perfektā uzvalkā, perfektās kurpēs, perfekta tauriņu un kabats lakatiņu, breolīnu saziestiem matiem. Un tie organizatori mūs brīdināja, ka viņi var izmainīt spēles noteikumus jebkurā brīdī. Tad man uzaicinās 3 lekcijām, iepriekšējā vakarā man pasaka, man būs 1 lekcija. Un man bija paredzēts 3 lekcijas pa 20 minūtēm, ka man 20 minūtēs jāiekļaujās iekšā. Un tālāk, ka es lasīšu angļu valodā to, tālāk es apklusīšu, viņi tūkos. Es atkal nolasīšu kaut kādas teikumus, viņi atkal tūkos. Rezultātā saprotu, no tām 60 minūšu mana materiāla, ko man vajadzētu viņiem nodot, es varēšu 10. daļu varbūt. Un es skatos, ka tas Eiropas kolēģis tā arī dara. Viņš parāda perfektus kadrus, viņš parāda labu tekstu, viņš tīksminās par to, kā izskan tā tulkotāja vārdu, kāds viņš ir varens. Un ejot mājās, tas message, ko viņš ir devis, tād, es esmu perfekts. Ja jums nesanāk tā kā man, tad jums ir daudz jāmācās. Neviena jautājuma zālē, viss nākamais lektors. Es vakarā ātri pārformēju, ka es uztaisu ekstraktu no 60 minūtēm uz 20 minūtēm. Man visi slaidi ir ļoti labi sakārtot kā ķirurgam ar tā ķirurģisko informāciju, kas ir mani teksts angļu valodā, es runāju angļu valodā, bez sinhronās tulkošanas. Un tātad es runāju angļu valodā, man ir ķirurģijas bildes, un es iepriekšējā vakarā organizatoram prasaku, lai nodrošina, ka angļu teksts pret ķīnzīmēm tiek nomainīts uz maniem slaidiem. Uz 70 slaidiem tiek nomainīts teksts ķīnzīmēs. Līdz ar to es runāju nepārtraukti bez tulka. Tas, kas ķirurgs saprot bildes, viņam nevajag tekstu, viņš saprot no bildēm visu, ko es gribu pateikt. Tam, kas saprot angļu valodu, viņš redz bildes un saprot angļu tekstu, ko es saku. Tam, kas nesaprot angļu valodu, viņš ķīnzīmēs izlasa to visu. Rezultātā ir 20 minūtēs, es esmu pateicis maksimālo informāciju, un man ir pusstundu jautājumu, kas Ķīnā ir ļoti reti, kad viņi atļautos uzdot jautājumus. Jo tur ir tā emocionāla bāze, ja tu uzdod jautājumu, tad tu neesi gana gudrs. Un ejot projām, viņi aplaudē un saka, tu esi unikāls cilvēks, jo tu atbildi uz uzdoto jautājumu. Un mēs paliekam gudrāki, mēs saprotam, kas mums nebija skaidrs vai kas ir jādara labāk, un tagad mēs zinām to. Un otrs gadījums, ko es atceros no tās aktieru mākslas, ka man patīk, pat ir kādreiz tu jūti, ka auditorija nedraudzīga pret tevi. Bet panāk to, lai tā auditorija būtu kapa klusums, lai dzirdētu, kā mušas lido. Un tur es domāju, tā mana kādreizējā vēlme un pieļaušana, ka es varētu būt aktieris, ka viņi noteikti palīdz. Man patīk dabūt to, ka cilvēki ir ieinteresēti, ka tu ar to, ko tu rādi un stāsti, tu esi ieinteresējies. Man patīk manipulēt ar savu balss skaļumu un toni un šīm te pārējām, lai ieinteresētu to. Man ļoti patīk tas, ka man daudz jautājumus pēc tam uzdod. Nu, un, protams, kā mazam puikam, tā viena no manām arī no tādām visspilgtākām emocijām varbūt bija Latvijas pasaules ārstu latviešu kongress. Un viss satelīta kongress latviešu medmāsām pasaules. Un tas notika Dailes teātrī, lielajā Dailes teātrī. Un tagad tas skats, ka uz ārstu kongresu atnāk dzīves izmocīti dakteri, kas nav gulējuši naktīs, kas ir noguruši, kas ir izdeguši un tādu, un kas atnāk savās drēbēs un klausās tās lekcijas un skrien tur ātri pusdienas paēst un atkal uz lekcijām un ko. Un man ir uzaicinājuši šīs te medmāsas, lai es uzstātos ar lekciju tur 20 minūšu. Un es aizieju uz turieni. Un tur ir pilns Dailes teātris ar uz riktīgiem svētkiem sapucētām Latvijas skaistām medmāsām, kas ir tādos tērpos, kas ir ar tādiem make-upiem un frizūrām. Viņas ir atnākušas kā uz svētkiem. Un ir milzīgā skatuve. Un es uzēju uz skatuves, un es atceros, ko Artmana teica filmā Teātris. Galvenais ir pauze.
jo lielāks mākslinieks, jo lielāka pauze. Un es izēju uz skatuves, tātad ir liela skatuve, ir kancele, esmu es, pilna zāle ir ar tām skaistajām medmāsām. Es apstājos, paskatos uz zāli un klusēju. Manas sekundes iet, un es klusēju. Un tad es atveru muti vaļā un saku, ja mana sirmā māmuļa būtu piedzīvojusi šo mirkli, kad viņas mazais Jančuks stāv uz Dailes teātra skatuves un uz viņa raugās 4000 Latvijas visskaistākās medmāsas, viņa apraudātos. No šī brīža sapratu, auditorija ir mana, es varu rādīt, es varu stāstīt, ko gribu, ka viņas ir manējās tajā brīdī no tās. Un jā, man patīk, man reāli patīk. Es arī tagad stāstu šo, man skudriņas pāris gan varēju atceros tās sajūtas, kādas viņas bija tajā brīdī, kad es beidzu šo runu. Nav tā, ka tev ir ikdienā, tu esi no tiem cilvēkiem, kuram tie nervu gali kaut kādā mērā, es nezinu, vai mediķim to korekti teikt to salīdzināt, bet tie nervu gali ir tā kā vaļā pret to apkārtējo pasauli. Visdrīzāk, ka jā. Jā. Visdrīzāk, ka tā ir. Ka tas, ko mēs jūtam ar rokas, protams, pirkstgali mūsu darba instruments, kuriem ir perfekti jāstrādā, un mēs ļoti daudz ar viņiem jūtam, un arī tā darba kvalitāte, no tā ir atkarīga. Un jā, es domāju, tas ir ļoti svarīgs. Bet kā tev šķiet, vai tā tava, ko var just tā tava emocionalitāte, cilvēku sajušana, vai tas tavā profesijā nāk par labu, vai kaut kādos brīžos tas ir arī sarežģīti? Es domāju, ka lielākoties tas tomēr nāk par labu, jo arī tajās sarunās ir dažādi cilvēki, dažādi pacienti un dažādas ir situācijas. Un tā mana vēlme, jebkurā situācijā, pat tad, kad kaut kas ir aizgājis netik forši, kā mums abiem diviem ir gribēts vai kā mēs esam sagaidījuši to visu, tomēr vienmēr mazlietiņ būt tā pacienta ādā iekšā. Un domāt, ko es gribētu šādā situācijā, ja es būtu pacienta vietā, un tomēr censties to piedāvāt un atrisināt šo situāciju. Jā, kādreiz tas ir arī tur ir arī šī te spēle par to, kā to pacientu līdz tam novest, lai viņš būtu gatavs sadarboties, jo kādreiz viņš ir nikns uz visu pasauli un uz likteni un uz ķirurgu arī pie viena. Un tad kā tomēr dabūt, lai mēs būtu sadarbības partneri šīs problēmas risināšanā? Un tur ir arī daudz tādu. Es neesmu psiholoģija nekad mācījies, bet es domāju, tur man ir liela daļa, ko daba man ir šūpuli iedevusi līdz tā sajūta, kā vajadzētu rīkoties, lai mums abiem beigās būtu labi. Kā tu raksturot, varbūt tu skaties uz to savu profesionālo karjeru? Ja tā būtu tev jāraksturo ar tādu, piemēram, kaut tādu līkni vai tādu tā kā diagrammu, kā tu redzi to savu zīmē? Tātad pirmais ir tas, ka es esmu luteklītis, jo es esmu bijis visās krustcelēs īstajā brīdī, īstajā laikā, lai tā vilcienā ielektu iekšā. Protams, es esmu mērķtiecīgi vadījis to, lai es būtu tādā vietā, tad, kad tas ir. Kaut vai pats karjeras sākums. Tātad studiju laikā es pieļāvu, ka es būšu anesteziologs, un es domāju par ķirurģiju, bet bija virkni iemesli, kas man teica, ka es visdrīzāk nebūšu ķirurgs. Jā. Konkrēti, man tāda ir milzīga dzimumzīme uz rokas. Un visu bērnību man teica, tev būs vēzis, tu nekādā gadījumā nedrīkst traumēt viņu, tu nekādā gadījumā nedrīksties būt ķirurgs, jo tur visu laiku ķīmija tev katru dienu, un tas ir papildus riska faktors. Un es apsvēru iespēju, ka varētu to dzimuzīmi ņemt nost, bet tais laikos nebija iespēja brīvās ādas transplantātas, un tās ir kropļojošas operācijas, un viss virkne. Līdz pēdējiem brīdim gandrīz vai tā bija. Un līdz ar to tā otrā un trešā man bija vai ginekologs akušieris, es gribēju būt, vai anesteziologs reanimatologs, un ķirurģija bija trešajā vietā. Bet, protams, tā vēlme pa ķirurgu bija. Un es darīju, lai tomēr to darītu. Otrs, mana sieva izvēlējās ginekologu akušieru profesiju. Mēs abi divi nebūsim vienā profesijā, un līdz to vienu profesiju jātiet nost. Tā reanimatoloģija tā palika kā rezerves variants vienmēr, ja ar rokām es nevarēšu strādāt tādā apmērā kā ķirurgs. Bet no 3. kursa atkal liktenis saved kopā kā doktori Zaržecki un Libermani. Mēs bijām labi draugi tais laikos. Mēs slēpojam kopā, mēs sportojam, mēs ar windsurfingu nodarbojamies, un mēs ģimenēs draudzējamies.
Un mums bija arī labs hobijs, medicīnisks. Mēs Vivārijā operējām dzīvniekus. Ar mikroskopu palīdzību mēs veicām mikroķirurģiskas operācijas, sākot jau no 3. kursa. Līdz ar to, tad, kad mēs beidzām augstskolu, mēs bijām kā profesionāļi sevi ļoti labi sagatavojuši šai nišai. Labi, kvalitatīvi strādāt ar mikroskopu. Un patrāpījās tā, ka mēs vēl nebijām valsts eksāmenus nolikuši, kad mūs uzaicināja strādāt uz mikroķirurģijas centru, jo viņš ar lielo pavēlu tieši tanī gadā tika atvērts vaļā. Līdz to mēs savas pirmās patstāvīgās operācijas veicām mikroķirurģiskās replantācijas bez ārsta diploma. Bet mēs kā profesionāļi to pratām darīt. Ja? Un tas bija tieši šis te gadījums. Īstā brīdī, īstā laikā patrāpīties, ka cilvēkiem tavs zināšanas, tavs treniņš ir vajadzīgs, un viņi to novērtē. Un es jau aizmuldējos, aizmirsu par to jautājumu. Bet tik interesanti stāsti, es aizmirsu, ko es tev vispār jautāju, bet es domāju, kāpēc? Jā, īstajā vietā atrasties tas, un ka mērķiecīgi vadīt to, lai tā būtu. Pēc tam, kad es sapratu, ka es būšu šis te mikroķirurģijā strādāšu un estētiskajā un rekonstruktīvajā ķirurģijā un pie dažādu iedzimtu patoloģiju ārstēšanas, protams, tās papildus zināšanas un papildus mācības. Ja. Maskava arī tā disertācija, ko es aizstāvēju, tā bija par vīriešu neauglības mikroķirurģisku ārstēšanu. Tad uz 265 miljoniem populāciju toreiz bija 2 ārsti, kas prata šādas operācijas veikt. Līdz ar to no visas Padomu Savienības tikai pie mums 2 uz Maskavu cilvēki lidoja, lai šādu ķirurģiju veikt. Arī pasaulē ļoti maz cilvēku, ļoti maz ķirurgi prata šādas operācijas veikt. Un tas atkal bija ceļš, kur es ieraudzīju to nišu, kur es īstā brīdī satiku īstos cilvēkus, kas palīdzēja un pabīdīja man tālāk. Un uz jautājumu, kāpēc es aizbraucu uz Maskavu, jo es biju sācis strādāt. Es biju varens, varenā nodaļā, prese pa mums rakstīja, un mēs unikālas operācijas veicām, un es biju ar ģimeni kopā, un viss likās, paradīze zemes virsū. Un tad pienāca iespēja vienam no Latvijas tikt uz Maskavu. No visas Baltijas valstīm bija tikai viena vieta uz vienu šādu te, lai tiktu uz Maskavu uz to Vissavienības mikroķirurģijas centru. Un es šaubījos. Man piedāvāja, bet es mazliet šaubījos. Un tad pēkšņi viens no mūsu kursbiedriem, kam ar ķirurģiju vispār nebija nekāda sakara, viņš pieteicās, ka viņš uz turieni brauks. Un mums visiem tas likās aplam. Kā var cilvēks? Tad viņš atbrauks, viņš skaidrs, ka būs mūsu vadītājs, jo viņam izglītības līmenis būs automātiski daudz augstāks mums visiem pārējiem. Un cilvēks, kas nestrādā šajā jomā, pēc gadiem būs mums priekšnieks. Un tas likās absolūti aplam. Un otrs manas brālis, Andris, vecākais brālis, viņš ķīmiķis un viņš bija Maskavā savā laikā arī disertāciju mēģinājis aizstāvēt. Un viņš man teica, viņš man pa Jaņķavu sauc, Jaņķā, tev ir tāda iespēja, tev viņa ir jāizmanto. Tu redzēsi, tu aizbrauks uz turieni, tu atbrauks atpakaļ ar pilnīgi citu dzīves un pasaules skatījumu, un tu būtu daudz gudrāks pārējiem, kas tev apkārt ir šajā nozarē. Un tu dzīvē daudz tālāk tiksi. Un viņam bija pilna taisnība. Maskavā izstrādājot disertāciju, man aicināja uz Rietumu valstīm uz kongresiem ar referātiem uzstāties. Un toreiz tā drošības komitejas politika bija tāda, ka nelaist nevienu ārā. Un sevišķi ar zinātnisku informāciju, kur tu esi kaut ko veicis tādu, kas pasaulē vēl nav aprakstīts. Un tad vienā reizē man uzaicināja uz Izraelu, lai es lidoju, un man nedod to atļauju. Un es eju pie tiem, toreiz tā pirmā daļa laikam speciālā bija drošības komitejas, un es eju pie priekšnieka, prasu, kāpēc jūs man nelaižat? Un viņa saka, tāpēc, ka tu nebrauks. Un es saku, kāpēc? Tad man izsauc un strostē par to, ja tu esi pilnīgi stulbs. Kā tu nesaproti? Ja tev pateicinēja, tad tu nebrauks. Un es saku, kāpēc? Un tad pēkšņi nomainījās, un kas tur bija pie politiskās varas, kas teica, ka jaunajiem ir jādod varu un jāatbalsta viņu. Un tad pēkšņi viņi, ka visu sakārtos, ka es varu lidot, un ko es saku, es esmu ģimeni atvaļinājumā, es nekur nedošu. Man pase atved no Maskavas ar visām vīzām, ar visu, tikai lido lūdzu izpildu to visu. Un tas arī tāds, liekas, nereāli, bet tā ir bijis. Tā ka paldies brālim, kas bija viena no noteicošām lietām, ka teica, tev tas ir jādara. Un protams, ka es esmu vinnētājs ar to visu. Kā tev šķiet, kas ir ķirurģijas purvība, tā vilkme, kas tevi vilkme?
lielā mērā, redz, ķirurga profesija ir bīstama. Ķirurga mūžs ir viens no īsākajiem mūža garums ķirurgiem. Tāpēc, ka ķirurgs lielākoties dzīvo nepārtrauktā stresā. Tad viņš stres no tā brīža, kad viņš operācijas zālē iekšā, un vienmēr ir daudzi nezināmā, vienmēr var būt visādas situācijas. Un es esmu daudz, kam izgājis dzīvē cauri, un es saprotu, ka ārpus operācijas zāles tas nav stress, jo tev vienmēr ir laiks padomāt, tev vienmēr ir laiks reaģēt. Pat tad, ja te ir kaut kādas tiesu lietas vai kaut kas tāds, tev ir iespēja sniegt liecības, tev ir iespēja mainīt liecības, tev ir iespēja pārdomāt, tev ir iespēja konsultēties. Bet ķirurģijā ir situācijas, kad tu esi vienīgais starp tā pacienta dzīvi un Dievu. Un tu esi tas starpstāvoklis, kuram ir jāpieņem sekundēs tas lēmums. Un ir bijušas manas situācijas dzīvē, kad es esmu dažu sekundžu laikā bijis vienīgais, kas var cilvēkam dzīvību saglabāt un reaģējot. Un ja mēs atgriežamies pie tā, kā mācīja medicīnu mūsu laikos. Tad es 2. kursā, visgrūtākajā sesijā, neviens pasaulē neticēja, ka man neizmetīs no institūta laukā. Neviens, pat mana sieva neticēja, ka es varu palikt. Tādās ziepēs es biju. Bet es biju gudrs un viltīgs. Jo man bija maksimālās nepatikšanas tikai minimālā priekšmetu skaitā. Es tātad, lai es izdzīvotu, es mēnesī 24 naktis strādāju. Un tātad, ja cilvēks paralēli tam, ka viņš mācās medicīnu, ja viņš 24 naktis nav gulējis, bet ir strādājis, tad var saprast, ka tādā organismā tur darās ļoti apstākļi visādi. Un es pierādīju, ka es tieku, un ka es palieku institūtā, un ka es beidzu augstskolu. Un tad, kad ir bijušas tādas dažas situācijas, kad dažas sekundes izšķir pacientam dzīvot vai nedzīvot, tad es esmu pateicīgs tiem ārstiem, profesoriem un maniem pasniedzējiem, docentiem, kas man ir drāzuši studiju laikā, jo es to esmu izturējis, un manas darba spējas, zināšanas un smadzenes ir atļaujušas šajos kritiskajos brīžos zibenīgi reaģēt uz to visu. Un paldies viņiem par to. Ja. Vai no mūsdienu acīm skatoties, vai tas bija pareizi, kā mums mācies teikt? Visdrīzāk jau, ka nē, jo tā tomēr bija ļoti nežēlīga smadzeņu un nervu čakarēšana tiem studentiem. Bet tiem, kas izturēja, viņi liela daļa ļoti vareni ārsti. Tu minēji, ja, ka, principā arī tavi brāļi. Jā, es par to ķirurgu mūžu. Un kas ir arī, kāpēc daudz ķirurgi tad vai maina sievas, vai mīļākās, vai alkoholā ieslīgst, vai tabletēs, vai špricēs, vai citās lietās, vai depresijās ieslīgst. Tā ir tas, ka netiek galā ar šo te stresu. Tev tas stress iekšējais, tas, kas tev visu laiku moca ikdienā, ka tu netiec ne naktī vaļā, ne brīvdienās, ne, un tev ir telefons, un tev sauc, un tev vienmēr jābūt gatavam. Un arī es biju tanī ritenī iekšā, bet es atradu izēju. Un man skolotāji, paldies viņiem par to, ka es sāku aizrauties mazliet ar austrumu mācībām, un es katru gadu cenšos nokļūt vai Tibetā, vai Ķīnā, vai Nepālā, vai kalnos, vai ar šādiem te skolotājiem, ko es tur satieku. Un viņi man ļoti labas lietas iemācīja. Un pateicoties tam, es esmu savu dzīvi ļoti lielā mērā mainījis. Es kopš 2005. gada, manuprāt, esmu vienreiz ar Covid slimojis. Es neesmu slimojis kopš 2005. gada. Tas ir gandrīz 20 gadus. Un es esmu pateicīgs tiem skolotājiem, kas man to iemācīja. Un viņi man iemācīja ļoti vienkāršu lietu. Tātad man kopsumā dzīvē esmu saticis 3 Dalailamas personīgos ārstus. Vienu Butānā, vienu Ķīnā, vienu Indijā es esmu saticis un runājis ar viņiem. Un viņi visi 3 ar mani ir teikuši vienus un tos pašus vārdus. Jāni, ja tu gribi būt laimīgs un vesels, tad tev ir jāiemācās sadalīt. Te tu esi ķirurgs un te tu esi cilvēks. Un kamēr tu to nepratīsi sadalīt, tu rēķinies, ka tev būs visādas problēmas. Tātad tā ķirurga būtība ir tāda, ka arī iepriekš es atceros to dzīvi.
Tu izoperē pacientu, tu atnāc mājās, tu domā par to, kāda bija operācija, kā viņam iet, vai viņam tur neasiņo, vai viņam viss labi, vai tur pēc mikroķirurģiskām operācijām, vai tur ir kompensēta asinsrita, vai nevajag kaut kādu papildus medikamentus, vai palīdzību, vai uzraudzību, vai tas cilvēks, kas ir palicis par nakti, vai viņš gana labi, un viņu uzpasēs, vai nepalaidīs kaut ko garām, vai tas nenovedīs pie nepatikšanām un nekrozes un amputācijām un tā tālāk. Un, kad es aizbraucu atvaļinājumā, bieži vien pirmo nedēļu tu turpināji domāt par tiem saviem pacientiem, ko tu esi operējis iepriekšējās dienās vai nedēļās. Tātad tu esi nedēļa jau atvaļinājumā, bet reāli tev atvaļinājums vēl nav sācies. Tu neesi bijis pilnvērtīgs tētis, tu neesi pilnvērtīgs vīrs bijis vēl joprojām. Un kas darās arī strādājot tās daudzās nakts stundas ar pārējo ģimenes dzīvi, tas ir visu laiku vāveres ritenis. Un, protams, ka viņš grauž to cilvēku no iekšpuses. Un tāpēc tie daudzi ķirurgi arī atrod iespēju mazliet atslēgties vai no alkohola, vai tabletēm, vai špricēm, vai ar visādām citām muļķībām. Un tas, ko es veltīju, meditējot līdz pat 12 stundām diennaktī, veselu mēnesi Ķīnā, es veltīju tieši tikai šim vienam vingrinājumam skolotāju uzraudzībā. Kā sadalīt savu dzīvi šajās divās daļās. Un tā mācība bija tāda, ka tad, kad tu runā ar pacientu konsultācijā, tad visas savas zināšanas, visu savu māku, visu savu intuīciju, visu savu pieredzi tu velti tam pacientam, viņa problēmai un risinājumam, kā tu viņu var atrisināt. Tev tanī laikā nekas nedrīkst traucēt. Ne telefons, ne tava privātā dzīve, nekas. Tu esi tikai pacientam pievērsies. Tad, kad tu ieej operācijas zālē, tev pilnīgi nekas nevar traucēt no tavas apkārtējās dzīves. Tu visas savas zināšanas, savu pieredzi, savu ķirurga mākslu, un visu velti tam pacientam. Bet tanī brīdī, kad tu esi uzlicis pēdējo šuvi, aizmirsti. Tā nav tava darīšana. Tas ir pacienta liktenis, tas ir karma, tas ir vienalga, kā tu nosauc to visu. Un es viņiem saku, bet kā tā? Bet viņam varbūt tur tas un varbūt. Tad, kad viņam vajadzēs, viņš paprasīs tev palīdzību, un tad tu atkal pieslēgsies ar pilnu atbildību. Bet tanī starpstāvokli dzīvo savu dzīvi. Un tas, es domāju, vislielākais iegūms, ko es esmu iegūst no šī. Es reāli patiešām esmu tik tālu atstrādājis to, ka izejot laukā, ja man prasītu uzreiz, ko es operēju un ko es aizdomātos. Vai piemēram, ir paiet laiks, un es eju apgaitā, un man pasaka atslēgas vārdus, kādu operāciju es veicu un kādā valodā pacientus ir runājis. Momentā atceros visu, ko es esmu darījis un kā, un es varu runāt un pieslēgties pie tā. Bet tik līdz es beidzu šo sarunu, es atkal dzīvoju savu dzīvi. Un arī operācijas zālē daudzas tādas nianses, ko es iemācījies, kā lai tev netraucē. Pirmais tas, ka nevienam nav mobīlie telefoni nekad darba laikā. Tādi pie sekretāriem mobīlie telefoni, un viņas pieņem lēmumus atbildot uz mūsu zvaniem. Pirms ieiešanas operācijas zālē, tad viens no dzinuļiem, kas cilvēkam var traucēt, gribēšana čurāt. Tā ir fizioloģiska lieta. Ja tev gribās čurāt, tu nevari pilnvērtīgi domāt par to darbu, ko tu dari, jo tev gribās čurāt. Tu domā, vai tu izturēsi, vai tu neizturēsi, un kā tur kājas saliekt un ko tur. Tāpēc tā kā suns, pirms vienalga, es eju uz 10 minūšu operāciju, pirms ieiešanas operācijas zālē es pačurāšu. Es to varu izdarīt, jo tas ir rituāls, man tas jādara, man tas nedrīkst traucēt. Nākamais, tu operē, un tev kādreiz ienāk prātā lietas no tavas dzīves, ko tu esi, piemēram, tev vajadzēja tur piezvanīt vai sarunāt, un tu esi aizmirst to, un tu tagad atceries, un kā atkal neaizmirst to visu. Tad pirmā brīdī, tiklīdz tu esi atcerējies, tā man uzreiz ir lapiņas, un tam cilvēkam, kas nav sterils, es pasaku to informāciju, lai pierakstu uz lapiņas un noliek pie mani pulksteņa, kas ir uz palodzes malas. Es beigšu operāciju, es izlasīšu lapiņā un es to izdarīšu. Bet mana galva ir tukša no papildus domām tajā laikā. Es varu sevi veltīt. Es domāju, tas ir arī manā profesionālā karjerā. Tas ir ļoti liels arī veiksmes daļa par to, ka es patiešām pilnvērtīgi ar visiem 100% veltu sevi tikai konkrētai operācijai, konkrētajam pacientam tajā brīdī. Bet tikai bija varbūt viegls tas vai sarežģīts tas transformācijas laiks. Ja? Tas ir ilgs. Jau tā, un tu izslēdz savu. Jā, es tādu veselu mēnesi, es Ķīnā pie Šaolinas klostera, es veltīju skolotāju uzraudzībā un mērķtiecīgās meditācijās, lai varētu šo te atstrādāt, ka patiešām organisms pats man to atļauj darīt. Un tagad tas ir viegli.
Bet līdz tam brīdim, lai tu nonāktu, piemēram, tu pieminēji pie tos skolotājus, kas tev tik daudz ir mācījuši. Kas man pamudināja to visu darīt? Tev bija smagākais brīdis? Jā, es ieskatījos, man kaulainā ļoti rūpīgi acīs ieskatījās un iespēja izdzīvot bija mazāk pa 5% man pirms es izmainīju šo te. Jā, man bija ļoti nopietnas veselības problēmas. Tādā stāvoklī, kā es biju nonācis, 95% cilvēku pasaulē nomirst. Tuvāko 12 stundu laikā es izdzīvoju. Un tas, es domāju, bija ļoti liels pagrieziena punkts, un tālāk es ļoti daudz veltīju laika, lai es kļūtu par vēl labāku, veselāku, nekā es esmu bijis pirms tam. Es novērtēju to, ka man izdevās šīs veselības problēmām iznākt, un es tālāk neesmu mēģinājis nekad vairs kacināt likteni, lai atkal būtu līdzīgā situācijā nonākt. Un tajā situācijā, kurā tu nonāci, cik liela, tu redzēji, būtu bija tas iemesls tam, ka, principā, iespējams, pirms tam tu gāji tādā nesaudzītā. Jā. Es nežēloju sevi, es strādāju daudz vairāk nekā vajadzētu, un ja man būtu iespēja pagriezt laiku atpakaļ, ja redz tas, ka tu esi 6 bērnu ģimenes jaunākais dēls, un tev visu laiku ir kaut kā pietrūcis, un tev tagad ir iespēja, un tev gribās mazlietiņ vairāk varbūt nekā, un tad liekas, vēl šito, un labi, ka mana ģimene to saprata un pieņēma. Es domāju, viņiem bija ļoti grūti, arī bērniem. Tad es atceros tās bildes, kad mazā meitiņa sēž uz palodzes un skatās to virzienu, no kuras tētis beidzot naktī brauks mājās, un tāda. Ja man būtu iespējas, protams, gribētu daudz vairāk laika veltīt bērniem, bet man tādas iespējas tagad nav, bet mēs esam ar viņiem labi draugi ar bērniem. Un ja man ir iespēja, tad es gribētu tiem mazbērniem, kas jau ir un tiem, kas vēl nāks, apsolīties, ka es centīšos daudz vairāk laika veltīt viņiem kā opis, nekā esmu veltījis saviem bērniem tajā laikā. Bet es domāju, par tādām dzīves mācībām vai nav tā, ka bieži vien vispār arī, ka tu pasties apkārt varbūt savus draugus ārstus vai paziņas, vai arī citu profesiju pārstāvjus, ka mēs bieži vien kā cilvēki novedam sevi līdz kaut kādam ārprātam un tikai tad. Jā, jo tad, kad tu esi tanī vāveres ritenī, tu jau to nejūti. Tev ir tāds brīdis, ka tev viss tas apkārtējais, tev ir tik daudz ķieģeļu, kas tev krīt uz galvas, un tā reakcija jau mums ir tāda mēģināt tos ķieģeļus noķert, lai viņi nekrīt uz galvas. Un ir baigi grūti tanī vienā brīdī saprast, ka tās ziepes ir tik lielas, ka tev ir jāapstājās un jāpaskatās un jānoķer tikai tas viens ķieģelis, kas tev uz galvas krīt, un te pārējie, lai tev krīt apkārt. To nav viegli. Tā, kad tu esi vāveres ritenī, to nav viegli izdarīt. Un redz, ir labi, ja kāds no malas pateiktu, un tu būtu gatavs ieklausīties, ka tev ir vajadzīga palīdzība. Un mūsu laikos, jau cilvēki tur pa psihologiem, psihoterapeitiem un tādiem, ja tu esi traks, tad tev pie psihiatra jāiet un tādu. Bet tās ir situācijas, kas ir tieši no šīs te slodzes, no pārstrādāšanās, no nesabalansētas šīs te darba un atpūtas režīma un neizgulētajām naktīm. Tas viss kompleksā nāk. Un vēl es domāju, ka cilvēkiem vēl daļai piemīts vienkārši tā tas ir, ka cilvēki, piemēram, apņemās tagad no jaunā gada veselīgāk ēst, nesmēķēt, piemēram, neliet alkoholu, bet tas savs stāsts, kur tu minēji, ir jau 20 gadus principā ilgs. Te ir jau tās pamatīgums un tā ilgspējas jēga tajā, ka tas laikam, tas, ko tu sacīki, tas darbojas tikai tad, ja tas ir tādā ilgspējā. Jā. Vai, kā tev izdodas to noturēt tādā, harmoniskā līknē, ja tas rūpes par sevi? Tātad darba un atpūtas režīms ir tieši tikpat svarīgs kā zobu izmazgāšana no rīta, kā ēšana, kā gulēšana. Tā. Un līdz ar to es skatos man ir acu priekšā gada kalendārs, gada griezumā. Un es zinu pa dienām, bieži vien pa stundām jau pēdējos mēnešos, ko es kurā brīdī darīšu. Un šī te atpūta un sevis sakārtošana, viņi ir mērķiecīgi plānojami. Ik pa zināmam laikam man ir jābūt. Man ir jābūt tam brīdim, kad es vai Santiago ceļu iešu viens pats, tur 11 dienas no vietas, vai es Himalajos kalnos kāpšu mēnesi. Tas ir mērķiecīgi jābūt un nedrīkst to laiku pārvilkt pāri. To es esmu sapratis. Ir noteikts periods, pēc kura tev nevajag sagaidīt, ka tu esi noguris un tev vajag atpūtu.
Bet tev tā kā cirkus lācītim ir jāredz tas cukura graudiņš priekšē, ja tu labi pastrādās tagad, tad pēc 2 nedēļām tu būsi tur. Un, protams, man ir paveicies, ka es ar savu darbu varu atļauties, ja es gribu, un man patīk ceļot. Es esmu vairāk kā 170 valstīs pasaulē bijis. Un es gribu vēl daudzās valstīs būt, un man tas dod to iespēju. Es varu atļauties nopirkt biļeti un apmaksāt viesnīcu uz jebkuru vietu pasaulē, kur es gribētu nokļūt. Un tas ir tas, ko manas zināšanas, mans darbs, man pieredze ir devusi šo brīvības sajūtu. Arī. Un, protams, tad, kad es atgriežos atpakaļ, es atkal uzlādēju savas baterijas un es atkal varu strādāt ar prieku un atkal nedomāt par to, ka dažu dienu tu ilgāk pastrādās, bet tu redzi priekšā to cukurgraudiņu, ko tu dabūsi par to, ka tu tagad esi varbūt dažu brīdi vairāk pastrādājis. Es domāju par to tavu cukurgraudiņu, ka tas tavs cukurgraudiņš arī ir tāds, varbūt citam cilvēkam tas nešķist cukurgraudiņš, citam cilvēkam, piemēram, cukurgraudiņš ir kurorts Ēģiptē. Bet tev es norīstu, ka tas pats Santiago ceļš, piemēram, vai tas pārgājiens Himalajos. Tas tomēr ir saistīts ar tādu fizisku izaicinājumu. Jā, bieži vien tad, kad mēs kāpjam līdz 6000 metriem augstumā un vairāk par 6000 metriem, tur trūks skābekļi. Tas ir fiziski arī grūti, tas ir izaicinājums organismam, protams. Un tā ir iekšējā cīņa ar sevi. Dažu brīdi, kad tu ej uz tām augstajām pārējām, ir ļoti maz motivācijas. Kāpēc tu mocis sevi? Tev ir grūti, tev tur slāps, tev ir fiziski grūti, tev soļi ir lēni, tev ir aizdusi, tev trūks skābekļi. Kāpēc tu to dari? Un kā atkal ar sevi, kā sevi pierunāt uz to, ka tu vari? Un tad beigās ir bijuši grūtākās pārējas tādas, ka tu ieslēdz to mantru, ko man Ķīnā skolotāji ir mācījuši, ka tev vairs nekā nav dzīve. Tev paliek vairs tikai tas, tev ir svarīgi. Tagad pacelt kāju augšā, pārnest svaru uz viņu un pārlikt uz nākamo. Ka tev nekas dzīvē vairs cits nav. Tev ir tikai šajā brīdī, jo tev ir jātiek pārējai. Atpakaļ ceļa nav. Un var jābūt, ka arī tās mocības un tas tukšums galvā, ka viņš atkal iedod to lielo tukšo vietu, kur atkal jaunajām emocijām, jaunajām zināšanām, jo ja tu netiks līdz tai kalnu pārējai, tu nekad neuzzināsi, kas tur otrā pusē ir. Un, lai tu uzzinātu, kas tur otrā pusē, tev ir tās grūtības jāpārvar. Un jā, tas dod vaigot tādu foršo dzinulu. Un bieži vien ir tā, ka ir daži, pēdējā arī tagad bija Nepālā, mēs bijām uz Everest. Uz Everest Base Camp, ja mēs gājām un vēl tur 3 lielām pārējām gājām pāri. Vienā no tām pārējām tu uzkāp augšā, tu esi sevi pārvarējis un tu ieraugi to skatu un tu raudi. Tu raudi no prieka, cik tas ir ļoti skaisti, ko tu ieraugi tur. Citi saka, paskatiet fotogrāfiju, kā cits ir uztaisījis, tu jau to pašu redzējis ar acīm. Nē, tā ir pilnīgi cita bilde, ko to savām acīm redz un ko tu sajūti tur. Un man tā ir iespēja, kā es noturu to, lai tās baterijas būtu palādētas ārā un pienācīgi uzlādētas visu laiku. Un jā, tas mans moto ir, ka ir jābūt balansam, visam ir jābūt balansam. Ja tev ir pietiekami karsts, tev jau ir arī pietiekami augstu dabūt. Ja tev pietiekami prieka, tev kādreiz arī kāda asariņa ir jāpalaiž. Un tikai tas balans ir tas, kas mūs spēj noturēt pie labas veselības. Un ka tu esi vajadzīgs arī pārējiem apkārt, jo tur nīgrie un drūmie un slimie un kungstošie, čīkstošie, viņi arī tiem apkārtiem pārāk nav vajadzīgi. Tad dzīves priecīgs ir faršāks. Es domāju par kaut kādiem tiem saviem izaicinājumiem, ko tu vai vietām, kur tu gribētu nokļūt, kas vēl ir tev tādas prātā, varbūt lolotas. Pasaulē? Jā. Es bieži vien, atceroties to brīdi, kad man piedāvāja Kanādā palikt, es katru gadu Amerikā esot vai Kanādā esot, es sev vienmēr uzdodu jautājumu, Jānī, tagad tu apsēdies te un paņem tur alus glāzi vai vīnu glāzi un sēdi un vienkārši skaties uz to apkārt un izjūt šīs sajūtas.
Un pasaka godīgi, tu būtu laimīgāks, ja tu šeit būtu palicis. Man vienmēr bija atbildi, nē, es esmu laimīgāks tādā dzīvē, kur es esmu izvēlējies dzīvojot Latvijā starp sev tuviem cilvēkiem un radiem draugiem un ar saviem hobijiem un vispārējo. Es domāju, ka es nekad nevarētu atļauties tik daudz arī šādus hobijus, kādu man ir, ja es strādātu Amerikā vai Kanādā. Labi, es pelnītu varbūt miljonu vai vairākiem miljoniem vairāk gadā, bet tas arī iztērētu daudz vairāk. Un mana brīvā laika, kad es varu būt kā cilvēks savai sievai, savai ģimenei, saviem suņiem noderīgs, būtu noteikti daudz, daudz mazāk nekā tagad es to spēju veltīt. Un tā atbilde, jā, ir, ka es esmu šajā dzīvē laimīgāks. Otrs ir, ka es domāju, pasaulē tik daudz vietās es esmu bijis, kur ir tā vieta, kur vēl gribētos aizbraukt? Un īstenībā ir diezgan maz. Austrālija ir pirmā vieta, kur es pirmo reizi, kad biju, es teicu, es šeit noteikti atgriezīšos, un mēs atgriezāmies ar sieviņu, un bijām brīnišķīgi laiki pie Uluru akmeņa, pie tā milzīgā sarkanā kalna pavadījām milzīgā karstumā. Tur bija laikam plus kaut kādi 45 grādi, un es atbraucu uz Latviju, un tad bija mīnus 25 nākamā diennaktī. Tad gan organisms brīnījās. Tas arī paradoks. Ja tev ārā ir 45 grādi, un vakarā nokrītās līdz 25 grādi, un tu mēģini sēdēt ārā, tu drebi no tā, cik tev ir ļoti augsts. Kā 25 grādi, kā tev var būt augsts? Bet tad es saprotu, ja tev tikko bijis 45 grādi, un tagad 25, tas tā kā mums būtu 0 un mīnus 25. Tev arī būtu augsts. Tā kā Austrālija, tad man bija ļoti patīkams pārsteigums Jaunzēlande, ko es iepriekš nebiju zinājis, un mēs vien jauno gadus pavadījām Jaunzēlandē. Tā bija angliski runājoša zeme, ja, jo pirms tam man likās, palikšu vecāks un gribēs uz siltumu, tad visdrīzāk tur Spānija vai Grieķija vai kaut kur ziemas mēnešus pavadīt. Un vēl man ir tāds sapnīts, ko es esmu, tā kā skaļi teicis arī saviem apkārtējiem, ka tad, kad es aiziešu pensijā, tad tanī dienā es iekāpšu kemperī iekšā un braukšu pa pasauli apkārt, kur acis rāda, un braukšu tik ilgi, kamēr vai pieriepsies, vai nauda beigsies, vai veselība neļaus. Un jo tuvāk nāk tā diena, jo vairāk es sāku, man pēc 10 mēnešiem pensijas vecums pienāk. Jo vairāk es sāku pielaidis maz šiem savam teiktajam teikt. Un tur bija, paldies manam dēlam Ansim, kas teica, pagad, tu tik ilgus gadus runā par šo, bet tu nekad neesi mēģinājis iekāpt kemperī un nodzīvot tur kaut kādu laiku. Un tad mēs Jaunzēlandē pamēģinājām to visu. Un man bija liels pārsteigums, ka ir tādas emocijas, ko tu pirms tam neesi iedomājies, ka tā nav nemaz tik tāda forša. Pirmkārt, Jaunzēlandē ļoti strikti noteikumi. Tu nedrīkst apstāties tur, kur tu nedrīkst, jo tev sots uzreiz ir $200. Tu nedrīkst nakšņot ārpus tām vietām, kas ir paredzētas nakšņošanai, tev uzreiz ir sots. Tev ir tik daudz ierobežojumu to visu. Un tad, kad tu nokļūsi tajās vietās, ja mums bija tas kemperis bez toaletes, līdz ar to vēl tās vietas bija daudz mazāk, kur tu vari pa nakti apstāties. Tu esi katru nakti citos apstākļos. Tev ir citādāki kaimiņi blakus mašīnās, ar citādāku trokšņu līmeni, ar citādāku mūziku, ar citādāku filozofiju, citādāku dzērumu pakāpi apkārt. Un tev jāiet publiskajās, tur tajās dušās, kas nevienmēr ir tieši tādas kvalitātes, kā tev gribētos, un ir virkne tādas lietas, kas tev mazliet tā kā teikt, nezinu, vai tas ir tas rožu lauks, par ko tu esi sapņojis visu laiku. Protams, tur atkarībā no tavām iespējām, jo tev būs advancētāks tas kemperis ar savu dušu, ar savu toaletu, un viss jau būs lielāka iespēja un daudz tādas lietas. Bet tas bija tāds paradoks, par to ir jādomā, tā kā tu savu nākotni plāno. Tu minēji tos savus hobijus, man šķiet, ka aptuveni jau var nojaust, ar ko tu nodarbojies. Jā, tātad pirmais no tiem, kad es sāku studēt, tātad bija kalnu slēpes, jā, ar slalomu. Toreiz mēs nevarējām atļauties, tad man bija slēpes, brālim bija zābaka, mums bija viens kājas izmērs, un toreiz nebija bugeļu, un toreiz mums bija tā, ka Krimuldā 3 reizes tu nobrauc lejā, uzskrien augšā, tevi mēli izkārusies laukā, tad tu iedod brālim, viņš uzvelk slēpes, un atkal tu tikmēr atelpojies, un tad bija jāmīd tās trases, jo nebija retraku, un tāda. Tas bija tāds. Vasarā mēs ar vēdēļiem, atkal mēs gan šie ķirurgi draugi, mikroķirurgi, gan brālis, gan apkārt draugu kompānija, mēs ar vēdēļiem. Tad bija tā, ka ziemā mēs slēpojam, vasarā ar vēdēļiem un piedalījāmies sacensībās.
un braucām tā, ka tas ūdens ir tas, kā es sāku, un tagad es arī, ir tā, mēs šovakar būsim pie atpūtas laivas, kas ir atkal tā ir mana miera osta. Tā kā es braucu no darba, tad vismaz stundu vai kādreiz 2 stundas tomēr pašūpoties ūdenī un atkal sajust šo te brīvību, ka tev apkārt nav cilvēku, nav skaņas, ir tikai daba putni un šis te ūdens. Un es vienā brīdī pamēģināju, kamēr restaurēju, jo mēs ar manu laivu mēs esam vienu vecumu. Mēs abi esam 1960. gadā ieraudzījuši dienas gaismu. Tā atšķirība tikai tā, ka man nav kapitālais remonts vēl bijis, bet laivai es veicu kapitālo remontu pilnu un iedevu vēl vienu dzīvu viņai. Un viņa ir ļoti klusa un ļoti līgana. Un līdz ar to mēs varam baudīt dzīvi lēnām. Arī ar draugiem, ar radiem vai kompānijām, darba biedriem, ka mēs esam uz laivas, tā ir lēna plūstoša šļūkšana. Un kamēr viņi bija restaurācijās, bija paņēmis ātrumu laivu, kas ēda nenormāli daudzumu augstvērtīgu benzīnu, kas leca pa gaisu. Tas trokšņa līmenis bija tāds un vēja līmenis, ka 2 gadu laikā es nevienu pozitīvu emociju nesajūtu no tā visa. Un es biju laimīgs, ka es ar zaudējumiem varēju pārdot to laivu un tikt vaļā no viņas. Un tā. Bet tā, ka nevienas pozitīvas emocijas. Vienīgais tas, ka tu varēji ātri tikt no punkta A uz punktu B. Tad bija vienīgais labums tai laivai. Neviena cita nebija. Mēs runājam par to, Ants teica, ka viņam ļoti svarīgs ir adrenalīns, ka viņam ir svarīgi, lai tas adrenalīns ir, tāpēc arī viņam patīk slēpjas, kaut kas tāda. Es saprotu, vai te ir adrenalīna atkarība? Redzēt, to adrenalīna ir tā, ka man vienmēr gribās mazliet atstāt to rezervīti, lai tas neietekmētu man tālāko darba spējas nākamā dienā vai nākamajā nedēļā vai nākamajos mēnešos. Un es saprotu, ja es pārsniegšu šo līmeni, katrs lūzums man izmetīs laukā uz mēnesi vai 2 mēnešiem no ierindas. Un es nedrīkstu to riskēt. Līdz ar to es visu laiku tā kā sev man gribās to visu un es bremzēju. Bet bija aizpagājušā gadā Itālijā. Uz viena kalna ir ātruma mērītājs, nobrauciena ātrumu. Un es tagad paskatos, kā tur cilvēki brauc un paskatos, kā viņi krīt un visu. Un es tomēr nostājos un arī braucu. Un braucu lejā un sasniedz 97,6 km/h mans ātrums ir. Un es nenokrītu un es esmu un tālāk mans topošais znots tanī brīdī atsūta to bildi, kur manas nofiksētais ātrums. Un viņš saka, bet tu apjēdzi, ka pa Jūrmālas šoseju nedrīkst tādā ātrumā braukt ziemā, kā tu esi tikko braucis. Tu pats maz nebija pieraksties, bet ir tik ātri, ne? Nē, es zināju, es uzņēmos un arī tur tā viltība pēc tam jau, ka video skatās, ka es skatījos un analizēju, kāpēc tik daudz cilvēku krita lejā. Un tur ir tā, ka tas brīdis, kad tu esi viszemākajā punktā vislielāko ātrumu, un te uzreiz sāk uz augšu. Un tanī brīdī viņiem izsit ceļus cauri, viņa dibeni atsitās pret zemi vai pret slēpēm un nokrīt tanī brīdī. Un tas, ko es izdarīju, es samazināju ātrumu pēdējā brīdī izceļoties pilnā augumā, lai man tā amortizācija būtu, lai es ar dibeni neaiziet līdz sniegam, līdz slēpēm, lai man paliktu tā rezervīta vēl maz. Es nedabūju maksimālo ātrumu, varbūt to, ko tas rādītājs būtu parādījis, ja, ka es tur dienas čempions esmu, bet toties es nenokritu, neko nesalauzu. Nu, tu tā kā, es pasaku, ko tu stāsti, un vēl paralēli to, ko Ants saka, viņš ir aprēķinātājs. Visur ir fizika, visur ir ģeometrija, visur ir ķīmija. Tu izreikināji, ka kur tev tā inercija jāsaka? Jā, bet tas ir, lai izdzīvotu, lai tu saprastu, lai tu netraumētos, lai tu nenonāktu slimnīcā, un tas vairāk ir izdzīvošana. Ka es nedomāju par... Tas ir tas par to sportisko rezultātu, ja, ka tajā brīdī tomēr tas prāts un tā drošība noteikti daudz augstāk nekā vēlme būt pirmajam. Vai tu piekrīti tam, ko Ants saka, ka viņš teica, ka viņš uzskata, ka plastikas ķirurģija nav māksla, vai ka tā nav tā kā tēlniecība, ka tā ir tikai vienīgi matemātika un ģeometrija? Redz, arī tā māksliņa ir matemātika, lai kā mēs arī negribētu. Nu, tās zelta griezums un visas tās proporcijas, viņas jau tomēr ir matemātiski lielumi. Arī tas, kāpēc mēs paskatāmies uz vienu cilvēku, mums viņš liekas ļoti skaists, un paskatāmies uz otru, kas ir kā pareizi, bet viņš nav tik skaists. Un atkal, ja mēs sākam likt tās matemātiskās proporcijas, tad izrādās, ka lielākoties mēs uzskatām par skaistu tas, kas ir matemātiski pareizās proporcijās šajās, tajā ar to konstantu. Fī, jeb 1,6, 1,8. Un es domāju, ka
tas, ka es spēju redzēt tos gājienus uz priekšu, kā tas izskatīsies, ja es darīšu šādi, ka tā tomēr ir tas mākslinieka skatījums mazlietiņ, tā visā, kaut arī es mākslu neesmu speciāli mācījies un tam pievērs daudz laika un zināšanas, bet es tomēr domāju, ka tas ir mākslas elements noteikti, ir ļoti lielā mērā, un arī tā tava intuīcija un tava prasme spēlēties ar to ir svarīga. Tā ka es neteiktu, ka tā ir matemātika, ko tu vari izmācīties tikai ar skaitļiem un izrēķināt. Un arī tie kompjūteri, viņi lielā mērā daudzās nozarēs arī rēķina un mākslīgais intelekts slēdzās klāt un tā dzīve bieži vien parāda, ka tomēr tas mazais piesitiens, ko cilvēks var iedot tikai ar savām prasmēm un savu skatījumu, ka viņš tomēr iedod to odziņu mazo. Jo tad ir pa to pašu seju, mēs runājam. Tad, kad mēs ar kompjūteriem atļaujam uztaisīt divas simetriskas, absolūtu simetriju un rādam tās bildes, kāds ir reālais cilvēks un visas dažādās tur kompjūteru simulācijas, tad lielākoties tomēr tas dabīgais cilvēks ir patīkamāks acī un skaistāks un pieņemamāks nekā perfektā simetrija, ko matemātika ir izrēķinājusi. Šis bija ļoti vērtīga atziņa. Paldies, pagaidām mēs turpināsim vēl